Jurka parādījis labus rezultātus pagājušajā gadā, visvairāk viņš izcēlās 3-3-3 trasē. Ja atmiņa mani neviļ, tur viņš arī uzkāpa uz piedestālu. Ja nemaldos, ar savu BMW 36 turbo dzinēju aprīkots auto, diezgan lielu jaudu attīsta un Pro M klasei labs auto arī ar ļoti labu skaņu, to ir atzinuši daudzi. Prieks skatīties un klausīties viņa sniegumā, taču aiziet viņa dodas trasē, pa priekšu brauc Jānis Jurka. Un ar lieliem dūmiem Jānis Jurka izbrauc trasi, pilnīgi aizmiglojot skatienu sekotājiem. Un arī šeit ļoti skaisti izbrauc Jānis Jurka, pārmeties pēdējo līkumu, nedaudz tālāk no kastes izbrauc Jānis Jurka un spiests koriģēt savu automašīnu sekotājs Kristians Kāre. Un tiešām aplausi Jānim Jurkam. Pavērosim vēlreiz šo braucienu, neefektīvi viņam izdodās. Plati veids pirmo līkumu izbraucot caur kasti, arī otrajā līkumā nedaudz mazāk gan iebraucot šai kastē. Un trešā kaste ļoti efektīvi ar lielu leņķi izbraukt viņa izpildījumā. Beigās arī Igaunis spiest koriģēt savu automašīnu, lai nesaskrietos ar Jāni Jurku. Bet tiešām ar lieliem dūmiem aizved braucienu. Protams, grūti sekotājiem ir palaižot lielākā distancē vadošo braucēju. Tad redzamība ir mazāk, tāpēc jācenšās turēties viņam maksimāli tuvu blakus sēdētāju durvīs vai viņa paša durvīs atkarībā no starp Andiju Raudva un Jāni Jurku pa priekšu brauks latvietis Jānis Jurka. Redzēsim, kā tad viņam veiksies vai izdosies tik tālāk uz top 8. Uzvarētājiem no šī tandēma būs jācīnās pret Jāni Brālīti, kurš tikko pieveica Dmitriju Firovu un tika tālāk uz top 8. Un aiziet braucēji uzņem ātrumu, tur Jurka ieskrējies, te pastās uz ātrumu ploķi sekotājs, viņa varbūt kaut kas nebija kā vajag, te arī korekcija pirmajā līkumā. Pārmeties Jurka agresīvi ar lielu leņķi to izbrauc un iebrauc arī trešajā kastē, kas ir diezgan liels retums šodien, kur pretīm taisni izbrauc bez maz vai Andrija Raudva. Vēlreiz atkārtomā jāpavēro viņa brauciens, Jurkam labs sniegums, šeit redzam Igaunis kaut ko uzmet aci uz viņa ātrumu pārslēgu, varbūt nesanāca īsti saslēgties, tāpēc zaudēts ātrums, te korekcijas sekojot, te arī nepaņem otro kasti, tikmēr Jurka lieliski iebrauc trešajā un te jau arī viennozīmīgs tiesnešu vērtējums uzvar Jānis Jurka. Cienījamie skatītāji, vēl viens latvietis tiek tālāk uz top 8, ļoti labi, ļoti skatāmi tandēmi solās būt tālāk. Jānis Jurka tiek tālāk uz top 8. Redzam arī rezultāts ekrānos viennozīmīgs tiesnešu lēmums par labu Jānim Jurkam.